Autiņbiksītes ir sadzīves atkritumi. Pudeles, gan stikla, gan plasmasas ar depozīta zīmi ir jānodod taramātos. Rotaļlietas nav iepakojums. Tās jānodod lietošanā citam vai jāizmet sadzīves atkritumos. Ja iepakojums ir netīrs, kā šis netīrais krējuma trauciņš, tam vieta ir sadzīves atkritumos. Papīra maiss ir iepakojums un šķirojams, liekams vieglā iepakojuma konteinerā. Zobu birste nav iepakojums, liekam pie sadzīves atkritumiem. Ja šampūna pudele ir tīra un sausa, tas ir iepakojums. Gan tīri, gan netīri vienreiz lietojami trauki ir liekami pie sadzīves atkritumiem. Ja papīra salvete ir netīra, liekam sadzīves atkritumos. Tas ir stikla iepakojums, pudele. Vāciņu gan met pie vieglā iepakojuma. Tā ir māla krūze. Liekams sadzīves atkritumos. Tas nav iepakojums. Tā ir stikla glāze. Liekams sadzīves atkritumos. Baterijas ir bīstamie atkritumi. Tos nevar likt pie šķirotajiem atkritumiem vai sadzīves atkritumos. Tos jānogādā īpašos punktos, piemēram, šķirošanas laukumos vai veikalos. Tas ir bioloģiski noārdāma materiāla maisiņš ar bioloģiskajiem atkritumiem. To mēs liekam biokonteinerā. Netīram un saplēstam apģērbam vieta ir tikai sadzīves atkritumos. Šķirošana nav perfekta uzreiz. Galvenais – saprast principu. Vai tas ir iepakojums, vai tas ir tīrs un sauss, un no kāda materiāla tas ir. Mums ir 4 konteineri – bioatkritumiem, vieglajam iepakojumam, kurā ietilpst plasmasas iepakojums, papīra iepakojums un metāla iepakojums, stikla iepakojuma konteiners un sadzīves atkrituma konteiners. Šķirosim!